Latvijā ne īpaši apspriestu tēmu par būvniecības, jeb ilgtermiņa līgumu uzskaiti. Par šo jautājumu teorētisko daļu klasiskā būvniecības nozarē būtu ieteikums tomēr šo finanšu gadu noteikt pirms aktīvās būvniecības sezonas sākuma. Piemēram, uz 30. aprīli mums varētu slēgties finanšu gads, kad jums ir vislielākā skaidrība par nākamā gada paredzēto būvdarbu portfeli, kādi projekti ir jāpilda, iepriekšējais gads daudz maz ir noslēdzies, nav varbūt arī nepieciešama tāda ļoti liela procentēšana, un šis aprēķināmo līgumu skaits ir pēc iespējas mazāks, tātad būtu ieteicams padomāt noteikti vispirms, vai mēs nevaram savu dzīvi vienkāršot, un atkarībā no mūsu līgumu veida mēs varēsim saprast, kādā veidā jāveic šī procentēšana, jo abām šīm līgumu grupām viņa ir pilnībā atšķirīga. Pirmā grupiņa ir jau klasiski pazīstamais līgums, tātad nemainīgas cenas līgums, kad mēs esam pateikuši, kad mēs par 1 miljonu šo māju uzbūvēsim, bet līgums, protams, paredz arī konkrētā līguma situācijas, bilancē ir jāuzrāda gan īstermiņa daļa, gan ilgtermiņa daļa. Tas attiecas gan uz debitoru pusi, gan uz kreditoru pusi. Tātad šī ir tāda inventarizācijas procesa sastāvdaļa, kas ir obligāti jāņem vērā. Latvijas grāmatvedības standarti ir ārkārtīgi pieticīgi runājot par šo procentēšanas procesu, tamdēļ arī nedaudz paskaidrošu, kas ir pēc starptautiskā šī 15. ieņēmumu standarta pieejas, kā tad ieņēmumus nosaka. Un šeit jāuzrāda visa informācija par visu līguma izpildes posmu 2 vai 1 vai 3 gadu laikā. Tātad kopējās radušās izmaksas, atzītie ieņēmumi, aplēstie zaudējumi, ja tādi ir, no pasūtītāja saņemto avansu maksājumu kopsummas atlikums un pasūtītāja aizturēto maksājumu kopsummas, ja tādas ir. Bet tikai par tiem līgumiem, kuri nav izpildīti